biķeru devītnieks taisnā pozīcijā. Kad biķeru devītnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads solās būt piepildīts ar gandarījuma sajūtu un personīgiem panākumiem. Šī kārta simbolizē emocionālu piepildījumu un spēju izbaudīt savus sasniegumus. Tas ir gads, kad tu vari justies lepna par to, ko esi paveikusi, un baudīt dzīves skaistumu. Attiecību jomā biķeru devītnieks norāda uz harmoniju un stabilitāti. Ja esi attiecībās, tas varētu būt laiks, kad tu un tavs partneris baudāt savas attiecības bez steigas un spiediena. Tā var būt arī zīme, ka esi iemācījusies novērtēt savu vietu attiecībās un atrast līdzsvaru starp dāvināšanu un saņemšanu. Ja esi viena, šī kārta liecina, ka tu vari piedzīvot lielu apmierinājumu ar savu neatkarību un pašpietiekamību. Jauna mīlestība var nākt, kad tu jūties pilnībā piepildīta un laimīga pati ar sevi. Darba un finanšu jomā biķeru devītnieks simbolizē sasniegumus un gandarījumu. Tas ir gads, kad vari justies lepna par savu darbu un būt atzinību par paveikto. Finansiāli šī kārta norāda uz stabilitāti un iespēju baudīt savus iekrājumus vai ieguldījumus. Tā ir arī norāde, ka vari atļauties sevi apbalvot par smago darbu. Un atceries, biķeru devītnieks tev saka, ka laime nāk no tā, ka māki novērtēt to, kas tev jau ir. Kā saka, labāk viens pilns biķeris nekā tukša deviņi. Šogad izbaudi dzīvi un esi lepna par saviem sasniegumiem. Biķeru devītnieks apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru devītnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz grūtībām pilnībā izbaudīt savus sasniegumus vai justies emocionāli piepildītai. Tā var būt zīme, ka tu iespējams pārāk koncentrējies uz to, kas tev trūkst, nevis uz to, kas tev jau ir. Šī kārta aicina pārskatīt savas vēlmes un būt pateicīgai par to, ko dzīve jau ir sniegusi. Attiecību jomā apgrieztais biķera devītnieks var norādīt uz iekšējo neapmierinātību vai nerealizētām gaidām. Ja esi attiecībās, iespējams tu jūti, ka kaut kas pietrūkst, vai arī tevi nomāc pārlieku augstas cerības uz partneri. Šis ir labs laiks, lai izrunātos un atrastu kopīgu ceļu uz harmoniju. Ja esi viena, šī kārta var liecināt par iekšējām šaubām vai nedrošību, kas kavē tev pilnībā izbaudīt savu neatkarību. Darba un finanšu jomā apgrieztais biķera devītnieks var norādīt uz neapmierinātību ar profesionālajiem sasniegumiem vai nepareiziem lēmumiem finanšu jomā. Iespējams, tev būs jāpārdomā savas prioritātes un jāatrod līdzsvars starp darbu un personīgo dzīvi. Finansiāli šī kārta liecina par nepieciešamību izvairīties no pārmērīgiem tēriņiem un pārlieku lielām ambīcijām. Un atceries, apgrieztais biķera devītnieks tev saka, ka laime neslēpjas daudzumā, bet gan spējā novērtēt. Kā saka, pilns biķeris ir bezvērtīgs, ja neproti to baudīt. Šogad pievērsies tam, kas te patiesi piepilda, un atceries būt pateicīga par katru mirkli,